Tikko kā iesvētītais zvans atrodas muzeja telpā pie paša lielākā dārguma. Vācu mācītāja Ernsta Glika 17. gadsimtā izdotā Bībeles tulkojuma. Tā dzīdrā skaņa saviļņo un reizē pārsteidz. Zvanu es tikko šodien ieraudzīju, jā, un tas atkal būs kaut kāds jaunums mūsu muzejam, mūsu baznīcai, cilvēkiem, kas apmeklēs, noteikti būs sajūsmā. Ļoti burvīga, pilnīgi neticama, ka kaut kas tāds skaņa tāda. Es nezinu, cik baznīcās dzirdēts, ka zvana šitie te augšā, jā, bet šitas ir kaut kas vienreizējs. Nu kā? Nu brīnišķīgi. Brīnišķīgi. Jaunais zvans ir nevien muzeja eksponāts, muzeja ļaudis uzsver, ka tā ir simboliska pateikšanās ikvienam, kas ziedojis, kas dalījies ar laba vēlējumiem. Zvans ir mums pateicības zvans. Šis zvans tad izsaka paldies visiem tiem cilvēkiem, kas šo muzeju dāvinājuši, kas dāvinājuši grāmatas un dāvina vēl šodien. Protams, daudz cilvēku vairs nav ne šai zemē, ne Latvijā. Mums ir grāmatas no 37 valstīm, dažādās valodās, un mēs viņam tā ikdienā nevaram nekādi pateikties, ja tad mēs ar šo zvanu pieskandinām un pasakam paldies, ka tāds muzejs varēja izveidoties, un tā ir visa cilvēku mīlestība, kas šeit ir koncentrēta. Kopš laika, kad Alūksnes evaņģēliska luteriskā draudze izveidoja Bībeles muzeju, apritējis 4 gadsimts, tāpēc jaunais dāvinājums jubilejas gadā bijis likumsakarīgs. Taču jubilejas gadā Bībeles muzejas zvana zīmē gatavo arī citas aktivitātes, kā viena no svarīgākajām minot zvaniķu aroda izpēti Alūksnes novadā. Mums ir tāda kolekcija ar novada zvaniem, ko mēs varam arī te prezentācijā parādīt, un esam tikušies ar pašiem zvaniķiem. Zvaniķi ir izstāstījuši tos zvana signālus, kāds ir kāzu zvans, kāds ir sēru zvans, kāds ir trauksmes zvans. Jā, jo ik pa laikam jau, kad mēs dzirdam, ka baznīca zvana, bet it kā jau nesaprotam, ko tas nozīmē, ja, kāpēc zvana, lai gan atceroties mūsu valsts dibināšanu, kad ir aprakstīts, ja, kad zvanīja visi Rīgas zvani, brīvību saņemot, ja. Tā kā daudz tādu nozīmīgu notikumu zvans ir iezīmējis. Atjaunot zvanu tornis top arī līdzās esošajam dievnamam. Vēl pirms muzeja dzimšanas dienas, kas svinama reizē ar Latviju 18. novembrī, jūnijā pēc rekonstrukcijas tiks iesvētīta arī baznīcas torņa fasāde. Lai arī darba vēl ir daudz, alūksnieši ir pārliecināti, ka viss noritēs gludi un ir gandarīti par to, ka projekts Alūksnes evaņģēliska luteriskās baznīcas torņa fasādes restaurācija guvis atbalstu kultūras ministrijas projektu konkursā. 50,000 eiro piesaistīti no Eiropas reģionālās attīstības fonda, savukārt draudzes līdzfinansējums bijis 12,000 eiro. Un tas būs ļoti nozīmīgs tāds posms pie baznīcas restaurācijas, jo praktiski būs pabeigts viss tornis no ārpuses restaurēt. Varbūt jaunā Alūksnes zvana skaņa nevien liks ieklausīties, bet arī atdzimt mūsu elektronikas laikmetā izzūdošajam zvaniķa arodam.